Uz 2026. gada sezonu ULEB sastāvā ir apstiprināta komanda no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tā ir Dubajas komanda, kurā arī pārstāvs no Latvijas ir piesaistīts. Un kopumā Dubajas komandai ir iedota 5 gadu wildcard licence, citām komandām, kas no jauna pienojas tikai 3 gadu licence. Un šajā kontekstā interesanta kārta ar valstīm, kuras ne īsti pieder Eiropai, bet ir Eiropas turnīros. Un šajā kontekstā izskaidrums ir ļoti vienkāršs, kā FIBA organizē basketbolu regulējošo pusi, bet ULEB var organizēt savu darbu kā vēlas pēc komerciāliem principiem. Bet ULEB šo iespēju neieguva viegli, jo FIBA ļoti ilgi par to cīnījās. Tas, kas šobrīd notiek arī futbolā, kad FIFA negrib atdot savu komerciālo pusi, lai gan viņi ir principā tikai regulējošā iestāde, kur izdomā un apstiprina jaunus basketbola noteikumus. Un tādā kontekstā arī viegli apšaubāms ir FIBA lēmums, kad Azerbaidžāna ir Eiropā, jo, piemēram, futbolā Kazahstāna pārstāv Eiropu, bet basketbolā nē. Un tādā ziņā interesants salīdzinājums būtu tas pats, kas ir CSDD taisa tehniskās apstākļas mašīnām un sāk ražot savas mašīnas, vienlaikus aizliedzot konkurentiem iziet tehnisko skati. Tas ir tas modelis, ko FIBA agrāk darīja, un FIFA vēl aizvien principā turpina praktizēt.